Šodien raidījumā klīnikas Diamed sniegtie pakalpojumi, alerģijas, to diagnostiku un ārstēšanu, gada labākais funkcionālais speciālists, kas ir osteorefleksoterapija. Lai varētu sniegt kvalitatīvus un pieejamus medicīniskos pakalpojumus pacientiem ar galvas, locītavu un muguras sāpēm, šogad Rīgas pirmās slimnīcas teritorijā tika atvērta Diamed klīnika. Šeit tiek piedāvāta dažādu speciālistu palīdzība, lai pacienta veselības jautājumus risinātu kompleksi. Operācijas tas ir pēdējais, ko pacients vēlas, tāpēc šeit tiek piedāvātas maz invazīvas procedūras, kas ir pacientam draudzīgākas. Jaunajā modernajā operāciju zālē iespējams plašs manipulāciju spektrs pacientiem ar mugurkaula problēmām. Šīs procedūras mērķis bija pievadīt medikamentus mugurkaulā, ko jūs redzat, šeit ir rentgena uzņēmums, ko mēs esam izdarījuši operācijas zālē. Un šeit var redzēt tādu schematiska attēlu mugurkaulam, tad mugurkaula kanālā tiek ievadīta ādatas, kur tiek pievadīta konkrētam rajonam medikamenti, kur šī saknīte ir slīma, vai bojāt, vai būt arī saspiest ar kādu disku. Šī ir tāda procedūra minimāli invazīva, selektīva, vai tāda izlases veida atsāpināšana. Tas ir viens veids mums, ir arī vēl citi veidi, ja ir tas nelīdz, ja mēs varam iedarboties ar noņemt sāpes arī locītavās, ja viņas ir iekaisušas, vai arī veikt citu veidu blokādes. Tātad tās visi ir minimāli invazīvas, kuras neprasa operāciju. Praktiski arī šīs klīnikas mērķis bija izveidot tādu ārstēšanas paņēmienu un ieviest mēs klīniskajā praksē, kur mēs varam veikt ātru, maz invazīvu un efektīvu ārstēšanu, kad jau zāļu terapija paliek neefektīva. Viņam arī nav, tā teikt, jāiet tik daudz tie medikamenti, kas arī bojā kuģi un zarnu traktu, mēs zinām, tas ir ļoti nepatīkami. Un bez tam mēs varam panākt šo atsāpināšanas efektu ļoti ātri, efektīvi. Ir gadījumi, kad ienāk pacients galīgi, kas saka, galīgi līgs vai rāpojoši, ja tā varētu teikt. Un pēc pāris stundām viņš paguļ, viņš ir taisns un viņš ir laimīgs, viņš aiziet prom bez sāpēm. Tāds ir rezultāts. Un šī gadījumā mēs varam ļoti iet pretī, it sevišķi ģimenes ārstiem. Ja viņiem gadās tādi pacienti, tad mēs varam palīdzēt, sazvanot mūsu klīniku atbilstoši un atbrauc speciālists. Protams, pēc konkrētas izmeklēšanas mēs varam, un indikācijām mēs varam veikt šādu procedūru, un kas ir ļoti efektīvi un var palīdzēt ļoti daudzos gadījumos. Tāpat klīnikā ir iespējams palīdzēt pacientiem traumu gadījumos. Kā tas notiek? Es jums izstāstīšu ikdienišķu situāciju. Pacients gūst ceļa vai pleclocītavas traumu, ierodās kādas lielas slimības uzņemšanas nodaļā. Viņa apskata dežurējošais speciālists, tiek veikta rentgengramma, kurā kā likums nekas salauzts netiek konstatēts. Pacientam tiek rekomendēts turpināt ārstēties ģimenes ārsta uzraudzībā. Pēc dažām dienām viņš nonāk pie ģimenes ārsta, kurš savukārt nosūta viņu pie traumatologa. Traumatologiem, kā zināms, ir lielas rindas. Pacients apmeklē traumatologu pēc nedēļām 2. Traumatologs nosūta viņu pie kāda cita traumatologa, kurš vairāk ir specializējies uz locītavu ķirurģiju. Paiet mēnesis, locītavas sāp, sāk palikt stīvas, un pacients ir nelaimīgs un dusmīgi par veselības organizāciju Latvijas valstī. Ko es gribētu ieteikt? Pacientam negaidīt, šo ceļu var apiet, un ar locītavu traumām droši var griezties mūsu klinikā. Jau pirmajā nedēļā mums ir iespēja ļoti ātri veikt šo diagnostiku, ieskaitot pat magnētisko rezonanci un konstatēt nopietnas bojājumus, un, ja nepieciešams, arī ātri veikt nelielu ķirurģisku iejaukšanos. Tāpēc es gribētu iedrošināt visus pacientus, kuriem ir traumu sekas vai ielaistas locītavu kaitas, droši griežoties mūsu klinikā, mēs palīdzēsim. Klīnikā ir izveidots arī mājīgs dienas stacionārs, kur medicīnas personāla aprūpē un uzraudzībā pacients var atpūsties pēc manipulācijas. Kādu veselības problēmu jums šeit ārstē? Problēma ar muguru, kāju sāp. Viss uz kāju aizgāja. Es strādāju šoferis, tālbraucējs, un es nevaru atļauties tur ilgi sēdēt uz slimības lapām un slimot. Šeit šī klīnikā Diamed sanāk viss ātrāk. Ja ir iespēja finansiāli apmaksāt, tad izmantot Diamed klīniku. Diemžēl valsts klīnikas Diamed pakalpojumus neapmaksā, lai gan cenas šeit ir draudzīgas. Toties noslēdzot līgumu ar klīniku, pacients var maksāt par pakalpojumiem pat daļām, atbilstošā laika periodā.
Pavasaris ir laika periods, kad sāsinās elpceļu slimības. Visbiežāk tam ir divi iemesli, vai nu tās ir vīrusu infekcijas vai alerģijas. Simptomi šīm saslimšanām ir ļoti līdzīgi – iesnas, aizlikts deguns, šķābas klepus un elpas trūkums. Kādēļ alerģijas sāsinās tieši pavasarī? Cilvēki vairāk uzskata, ka alerģijas traucē tad, kad ir ziedputekšņu sezona, tātad pavasaris, vasara, rudens, bet tomēr ir arī viena alergēnu grupa, kas ir saucamie telpu alergēni, un tie ir mājas putekļu ēcītes, pelējums, dzīvnieku spalvas, kuri ir kopā ar cilvēkiem praktiski visu gadu. Bet kāpēc vasarā viņus tik daudz neizjūt? Tāpēc, ka vairāk izturamies laukā, vairāk veidinām telpas, un tad šos te telpu alergēnus jūtam arī mazāk. Bet pamatā mums alerģija, vai būs vai nebūs, ir ielikta mūsu gēnos. Tātad mēs piedzimstam ar noteiktu, predispozīciju, ka mums tāda slimība laika gaitā attīstīsies vai neattīstīsies. Ir cilvēki, kuriem alerģijas visā dzīves periodā tā arī neparādās, bet parasti ir situācijas, ka ir daudz šo te provocējošo faktoru, tātad mājās alergēni, dzīvesveids, uzturs, arī šīs te biežās vīrusu infekcijas, un tas viss var provocēt alerģiju attīstīšanos. Visbiežāk alerģijas sākas bērnu vecumā, bet tās cilvēkam var parādīties visas dzīves laikā. Tā kā jebkurā gadījumā, kad vīrusu infekcijas izraisītie simptomi ieilgst, jāmeklē speciālistu palīdzība. Latvijas Universitātes pēcdiploma izglītības institūtā ārstu praksē pieņem gan bērnu alergologi, gan pulmonologi, gan arī pieaugušo alergologu pulmonologu, un šeit mēs izmeklējam pacientus, lai precizētu diagnozi. Tātad veicam gan spirometriju, gan veicam nespecifisko bronhu provokācijas testu. Tas ir vairāk, lai noteiktu obstruktīvās elpceļu slimības, astmas diagnozi, kroniska obstruktīva plaušu slimības, smēķētāju bronhītu, un veicam arī alergoloģiskos ādas testus. Tātad mēģinām noteikt šo te problēmu ierosinātāju. Ja nepieciešams, protams, pacientu arī nosūtām uz asins analīzēm, rentgenoloģiskiem izmeklējumiem. Pacients maksā tikai pacienta iemaksu, kas ir paredzēts 3 lati par vizīti. Taču ir arī izmeklējumi, par kuriem mums ir jāpiemaksā. Tie ir ādas testi pieaugušajiem bērniem. Ādas testi tiek apmaksāti no valsts norēķina centra. Spirometrija, nespecifiskais bronhu provokācijas tests ietilpst vizītes apmaksā. Bet ir gadījumi, kad nepieciešami padziļināti izmeklējumi. Šim nolūkam sadarbībā ar Jūras medicīnas centru tikko darbu sācis jauns dienas stacionārs. Dienas stacionāras elpošanas ceļu slimību pacientu izmeklēšanai ir izveidots tāpēc, ka pēc dažām izmeklēšanas metodēm ir nepieciešama papildus novērošana, un šis jautājums galvenokārt saistās ar bronholoģiju, bronhoskopijām. Šeit mēs dienas stacionārā arī veicam šīs bronhoskopijas, vajadzības gadījumā arī risinām jautājumu par miega apnojas problēmām un ilgstošas skābekļu terapijas nozīmēšanu, bet galvenā šī izmeklēšanas metode ir bronholoģija. Latvijas Jūras medicīnas centrs ir iegādājies arī šīm vajadzībām pilnīgi jaunākās paaudzes bronhoskopu, ar kur mēs varēsim pietiekoši daudz sabiedrībai palīdzēt un ļoti agrīni konstatēt dažādas problēmas. Šajā bronhoskopijas laikā, protams, var izdarīt visdažādākās biopsijas, arī ultrasonoskopijas izmeklējums. Šis dienas stacionārs mums atrodas Patversmes ielā 23, uz kuru, protams, gan jābūt nosūtījumam no pulmonologa, kuri šeit darbojas mūsu praksē, vai arī mūsu sadarbības partneri citās poliklīnikās. Jo ārstēšana tiek uzsākta ātrāk, jo rezultāti ir labāki. Protams, arī ārstēšanas metodes ir kļuvušas daudz progresīvākas. Tā kā es slimoju ļoti ilgi ar astmu, tad tieši dr. Šiliņš man ir ļoti daudz palīdzējis. Un savā laikā mēs arī braucām ārstnieciskās kūrēs uz kalniem, staigājām, kas savā laikā bija ļoti, ļoti pozitīvi tādi. Gan fiziskajā, gan elpošanas ziņā. Pašlaik ir ļoti labas zāles, salīdzinot ar to, kā bija kādreiz, kad es sāku ārstēties. Ļoti labi ir hormonu preparāti,
aerosoli ļoti labi tagad ir. Nu, praktiski ir iespējas šīs lēkmes pašam kopēt, jo senāk nācās vienmēr gulties slimnīcā iekšā. Un tad mums gan dūra taisīja visādas injekcijas, bet tagad katrā gadījumā lielākoties tomēr pats var tikt galā. Es noteikti gribētu teikt, lai neviens nevilcinās, ja jūtās sliktāk, labāk pārbaudīties kaut vai vienu reizi lieki, un tad būt drošam par savu veselību nekā ielaist savu slimību, un pēc tam ilgus gadus mocīties ar to. Ik gadu vidēji 50 cilvēku dažādu traumu rezultātā gūst invaliditāti un spiesti savu turpmāko dzīvi vadīt ratiņkrēslā. Daudzi slīgs depresijā, bet izmantojot rehabilitāciju, ir iespējams arī savu dzīvi vadīt radoši un piedalīties pat dažādās sportiskās aktivitātēs. Milzīgu darbu šajā jomā ieguldījis Nacionālā rehabilitācijas centra vaivari ergoterapeits Filips Bernackis, kurš pagājušajā gadā saņēma gada balvu medicīnā kā labākais funkcionālais speciālists. Es jau biju pats pārsteigts ļoti, jo, kā saka, kolēģi, kā saka, izvirza, bet tad, kad saņemu, piemēram, es saņēmu, es biju ļoti pārsteigts. Un būtu mana runāšana, būtu man teiktais vārds, es varētu viņus šeit tādu balvu visiem saviem kolēģiem izdot, jo viņi beigi cenšas, kā mēs visi, kas te ir. Es nerunāju tikai par ergoterapeitiem, es runāju arī par tiem, kas ir gan fizioterapeiti, gan psihologi, gan sociālai, gan, kas ir tieši tie, kas visi darbojās, visu dara. Kā atzīst Filips Bernackis, lai strādātu par ergoterapeitu, cilvēkam jābūt apveltītam ar tādām īpašībām kā pacietība un uz klientu vērsta pieeja. Apvienojot pieredzi, zināšanas un entuziasmu, izveidota Latvijas muguras smadzeņu bojājumu biedrība, lai kopīgiem spēkiem risinātu tās problēmas, ar kurām ikdienā sastopas personas ar muguras smadzeņu bojājumiem un viņu tuvinieki. Mēs Vaivaros taisījām tādas kā grupu aktivitātes, ka mēs braucam spēlēt ratiņu basketbolu, braucam spēlēt, skatīties, kas notiekās ar tenisu, ratiņu tenisu un tādas aktivitātes mēs vienkārši sadarbojamies ar Kristapu Kotānu, kas treneris. Viņš ir arī jauns, aktīvs cilvēks, kas attīsta savus visas idejas un vienkārši ir ļoti tās domas ir ļoti līdzīgas un mēs, teiksim, ejam uz vienu virzienu un tāpēc, kā saka, sadarbība bija diezgan pozitīva. Un uz šīs optimistiskās nots mēs diezgan labi pastrādājam arī saistībā ar bobsleja attīstību. Tas bija tas viens no tādiem, ko varētu piestāvāt pēc tam arī viens no sporta veidiem, kas būs muguras smadzeņu bojājumiem, gan amputācijām, gan personām ar amputācijām, gan arī citiem, kam ir kāda esoša invaliditāte piešķirta, viņiem būs tāda iespēja piedalīties tādā sporta veidā un sevi attīstīt. Man ir liels prieks, ka tieši Filips saņēma balvu gada funkcionālais speciālists, jo viens ir tās pieredze un zināšanas, bet otra lieta ir arī aizrautība, deksme un spēja motivēt citus, spēja motivēt darba kolēģus, spēja motivēt pacientus, viņu tuviniekus. Un man liekas, ka tā ir tāda laba lieta parādīt, ka jaunie speciālisti, viņiem ir iespējama karjera, izaugsme un viņi tiek novērtēti. Vienkārši un ļoti efektīvi. Tā tiek raksturota mūsu pašmāju zinātnieka profesora Georga Jankovska izgudrotā ārstēšanas metode osteorefleksoterapija. Tā palīdz cīnīties ar vairākiem desmitiem slimību un to izraisītām sāpēm. Osteorefleksoterapija vai vienkāršā valodā dūriens kaulā, kas tiek veikts attiecīgi slimā orgāna segmentā, uzskatāms par pasaules mēroga atklājumu. Iedurot kaulā adatu līdz kaula smadzenēm un ievadot tajās fizioloģisko šķīdumu, tā radītais spiediens ierosina mehānismu, kas nodrošina kaulu smadzeņu cilmes šūnu pavairošanos. Latvijas zinātnieku pētījumi apliecina, ka kaula kairinājums palīdz nevien mazināt galvas, muguras un locītavu sāpes, bet izmantojams arī daudzu citu slimību ārstēšanā, kuru priekšā medicīna joprojām ir bezspēcīga. Pie tādām kaitēm pieskaitām arī miopātija, iedzimts muskuļu vājums. Mēs sākām sadarbību ar profesoru Jankovski, ņemot vērā viņa interesanto izstrādāto jauno metodi osteorefleksoterapiju. Un kopā ar profesoru mēs esam veikuši vairākus pētījumus ar kaula smadzeņu cilmes šūnām. Un pētījuma rezultāti arī publicēti starptautiskos žurnālos. Un ko varētu teikt par kaula smadzeņu cilmes šūnām ir tas, ka viņas jau tiek pielietotas terapijā, ne tikai osteorefleksoterapijā, arī
hemato-onkoloģiskā terapijā. Tāpat arī tiek mūsdienās izstrādāts daudz dažādas jaunas metodas un ārstniecības veidi, kā izmantot kaulu smadzeņu ilgšķonas, jāsaka, visai daudzu slimību ārstniecībai. Profesors Jankovskis ar osteorefleksoterapijas metodi palīdzējis atgūties pēc traumām un operācijām arī daudziem sportistiem un aktīva dzīvesveida cienītājiem. Vai ir kāds salīdzinājums, kas pierāda, ka osteorefleksoterapijas metode ir efektīvāka par medikamentozo ārstēšanu? Ja mēs izdarām osteorefleksoterapiju 50 cilvēku grupai un salīdzinām ar 70 cilvēku grupu, kas ārstē ar parastajām, tradicionālām metodēm, tad ir 13% uzlabojums pie tradicionālām metodēm un 67% pie mūsu metodas. Tātad ir salīdzinās divas metodas. Kurorta rehabilitācijas centrs Jaunķemeri piedāvā nedēļas rehabilitācijas programmu imunitātes nostiprināšanai veselības formula. Piedāvājumā iekļauts dzīvošana divvietīgā vai vienvietīgā istabā rētībām, imūnsistēmu stiprinoša diēta, ārstējoša ārsta veselības kontrole, fitoterapija, ajurvēdas speciālista konsultācija, psihologa nodarbība, fizioterapeita vai jogas speciālista nodarbības grupā, kardiotrenažieru zāles apmeklējums, klasiskā masāža, minerālūdens vannas, dūņu aplikācijas, baseina apmeklējums, sāls terapija, fizikālā terapija un cietnieciskā minerālūdens Jaunķemeri kurs. Procedūru klāsts tiek saskaņots pēc ārstējošā ārsta norādījumiem. Rehabilitācijas programma netiek piedāvāta vasaras mēnešos. Laipni gaidīti Jaunķemeros! Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, ja uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Un jau tagad vecāki tiek aicināti pieteikt bērnus visās klašu grupās nākamajam mācību gadam.